Valdība nu pat paziņojusi, ka jau vistuvākajā laikā izskatīšanai un ratificēšanai varētu tikt virzīts Latvijas-Krievijas robežlīgums. Kas ir mainījies, ka valdībai robežlīguma parakstīšana tagad šķiet reāla, turklāt bez deklarācijas, to šorīt vaicāsim ārlietu ministram Ārtim Pabrikam. Bet tad iepriekš nonāca viss šis jautājums strupceļā tādēļ, ka satversmes dēļ mums bija jāpievieno šī deklarācija, bez tās robežlīgums būtu pretrunā ar satversmi, savukārt Krievija paziņoja, ka ar deklarāciju viņi robežlīgumu neparakstīs, tad kurš no šiem argumentiem šobrīd atkāpjas? Ārlietu ministrija un valdība 2 gadus atpakaļ piedāvāja skaidrojošo deklarāciju 2 iemeslu dēļ. Vienu iemeslu dēļ, lai uzturētu mūsu tiesisko turpinātību, un otrām kārtām, protams, ir šis tiesiskais jautājums par to, vai mēs varam šādus lēmumus pieņemt vienā vai otrā veidā, un šeit juristu viedokļi atšķirās. Bet mums šeit ir jānodala šis politiskais aspekts no juridiskā, un ir skaidrs, ka mēs nevaram būt arī mūžīgi ķīlnieki juristu strīdiem. Problēmas ar atmiņu, uzmanību. Galvas sāpes, grūti koncentrēties, reiboņi, troksnis ausīs. Tie ir smadzeņu darbības traucējumi. Memorija atjauno smadzeņu darbību, asinsapgādi un atmiņu. Memorija - ass prāts, lieliska atmiņa. Turpinot tematu, šobrīd esam sazinājušies ar ārlietu ministru Ārti Pabriku. Labrīt! Kurš te to cizdara? Labrīt, Pabrika kungs! Sakiet, ko šā līguma atslepenošana, jeb padarīšana par publisku dokumentu dos katram Latvijas iedzīvotājiem, ko mēs no tā varam uzzināt? Labrīt, vai jūs mūs dzirdat? Šeit, ka varētu būt kādas sakara problēmas. Pabrika kungs, labrīt! Mēs sazvanīsimies ar Pabrika kungu. Labrīt, vai jūs mūs dzirdat? Halo? Labrīt, Pabrika kungs, vai jūs mūs dzirdat? Šeit, ka ir kādas tehniskas problēmas, tātad par priekškaru, kas 8 gadus slepenībā turēja Latvijas un Krievijas robežu līgumu. Mēs mēģināsim sazvanīties ar ministru nedaudz vēlāk, bet turpinām ziņas. Un tā mēs turpinām ziņas, un es ceru, ka šobrīd esam sazinājušies ar ārlietu ministru Ārtu Pabriku. Labrīt! Vai jūs mūs dzirdat? Labrīt! Šķiet, ka sakara telefons šorīt nav mūsu pusē. Kādas problēmas ir sazināšanos? sazināšanos? Ar Pabriku kungu sazināties vēl pēc mirkļa, bet tagad turpinājumā par ārvalstu jaunumiem. Maskava ir gatava parakstīt līgumu tikai bez deklarācijas, kurā pēc Krievijas ārlietu ministrijas teiktā Latvija ir izvirzījusi teritoriālas pretenzijas. Ārtis Pabriks noraida iespēju atteikties no deklarācijas. Es neredzu iespēju parakstīt robežlīgumu paralēli, neskaidrojot savu izpratni par to. Es neredzu iespēju parakstīt robežlīgumu paralēli, neskaidrojot savu izpratni par to. Mēs nevaram būt arī mūžīgi ķīlnieki juristu strīdiem. Vai ārlietu ministrijai ir kāds plāns B, lai glābtu robežlīgumu parakstīšanu? Es domāju, ka mums plāns B nav vajadzīgs, jo šī deklarācija ir tikai forma.
tā nav līguma sastāvdaļa, un jebkurā gadījumā tā uz Krieviju tieši neatiecas, jo tā ir vienpusēja deklarācija. Tajā laikā, pirms gada vai pirms pusotra gada, šī deklarācija tika uzskatīta kā konkrēto sarunu, teiksim, sastāvdaļa, kurā mēs paturam savu viedokli, lai spētu noslēgt šo te de facto robežas līgumu ar Krieviju. Vai Latvija pie kaut kādiem apstākļiem varētu atteikties no šīs deklarācijas? Ir vairākas iespējas, un, protams, arī pastāv kaut kāda iespēja legāli, ja ir nepieciešams aizvietot šo deklarāciju ar kaut kādu citu mehānismu. Prezidenti jau uzsvērusi, ka par radušo situāciju atbildību jāuzņemas valdībai un apšaubījusi deklarācijas nepieciešamību. Savukārt valdība paziņojas, ka rīkojasies vienīgajā iespējamajā veidā, lai nepārkāptu satversmi. Juridiski var spriedelēt, dažādas viedokļus izteikt, bet valdība ir vadījusies pēc tām rekomendācijām, to juristu autoritīviem ieteikumiem, kādi mums tajā brīdī bija pieejami, un es šim viedoklim pievienojos. Ja šī deklarācija netiek pieņemta, Krievija var pateikt, bet kā, draugi mīļie, jūs taču 2005. gadā pateicāt, bet viss ir kārtībā, vai ne? Robeža mums ir. Kādas teritorijas izmaiņas, piemēram, vai nekādas kompensācijas. Mēs taču tikko kā noslēdzām jaunu, ja tā gribētu teikt, bet līgumu par valsts robežu. Valdība arī izslēdz iespēju no deklarācijas atteikties. Tad nozīmē atteikties no savas valsts vēstures. Katram gadījumam tajā laikā, pirms gada vai pirms pusotra gada, šī deklarācija tika uzskatīta kā konkrēto sarunu, teiksim, sastāvdaļa. Tas nozīmē, ka visticamāk paliksim pēdējā no Eiropas Savienības valstīm, kuras robeža ar Krieviju nebūs sakārtota. Tas rada neapmierinātību arī mūsu sabiedrotajos. Jebkura sabiedrotā valsts ir ieinteresēta, lai mēs šo robežlīgumu ar Krieviju noslēgtu, bet tajā pašā laikā nav tādi sabiedrotie, kas teiktu, ziniet, dariet to pārkāpjot konstitūciju, pārkāpjot likumu. Dariet to pārkāpjot konstitūciju, pārkāpjot likumu.